Jums to neviens nestāsta, bet es pateikšu. Vecums, tas nav cipars pasē. Vecs cilvēks, varbūt arī 40 gados ātrāk, tam nav nekādas nozīmes, kāds cipars ir. Un tas, ar ko mūs biedē, tas, kas ir ielikts tā kā mūsu prātā, ka tas ir neizbēgami, jo palielinās tavs cipars, jo tu kļūsti vecāks. Ko nozīmē mūsu prātā vecāks? Tātad tu esi nespēcīgāks, tu jau staigā ar štociņu, tad tu varbūt vispār nestaigā, tu jau varbūt guli pamperos, tavs prātiņš ir kaut kur iestrēdzis, tu nespēji uztvert neko jaunu savā domāšanā, tad tu paliec principā nevarīgs. Ja? Tāds ir mūsu priekšstats par to, kas ir vecums. Tātad, pareizāk sakot, vecums varbūt tā arī izskatās, ja? Bet tas, kas ir mums salicies kopā, ja? Kad 60, 70, 90 un 100 un tālāk par 100 pat vispār neviens īsti nedomā, ja? Tam ir pretī šī bilde. Nevarīgs, bez atmiņas, nespējīgs neko saprast, domāt, mācīties un tā tālāk, neko vispār jaunu. Tā nav taisnība. Tā vispār nav taisnība, un tam vispār nav nekāda sakara ar ciparu tavā pasē. Vispār nē. Arī tas, kas ir tev šeit smadzenēs, jā, ir svarīgi pirmais moments, un tas ir atkarīgs no tevis, ne no ārstiem, ne no ģenētikas, ne no es nezinu, ne no kara, ne no citplanētiešiem, tas ir atkarīgs no tevis. Ja? Un ar ko var sākt, ar ko ir jāsāk īstenībā, ir jāsāk ar savu fizisko ķermeni un jāsāk ar kustību. Ar kustību, ar vingrojumiem un ne 10 000 soļi, ne fitness, ne. Tas, ko kādreiz bērnībā mums sauca par fiskultūru, tātad gan iekļauj gan kustību, ja, kardio, gan spēka vingrinājumus, ja, muskuļu masa ir svarīga, bet ne tikai, gan līdzsvaru vingrinājumu, gan izturības un tā tālāk. Un tas arī caur šo dod arī tavu smadziņu veselību. Tāpēc absolūti nē. Domājiet un negaidiet, tā, kad jums jau būs, kā man 60 vai 70 vai cik, ja jums jau ir pāri 30 un ja jums jau ir 40, cīši sievietes, kad ir pirms menopauze, vislabākais laiks, jo līdz šim par to nav domāts, sākt jau tad un turpināt. Un turpināt, bet ja tev, piemēram, šobrīd jau tev ir 60 un 70 un sākt nekad nav par vēlu. Nekad nav par vēlu mūsu ķermeni, ja vien tu vari pakustēties, ja tu vari kaut vai vispār sēžot uz krēsla pakustināt rokas kājas, ja, sākt ar to. Mūsu ķermenis ir ļoti atsaucīgs, ļoti. Ja jūs sāksiet ar viņu darboties, izkustināsiet viņu, jā, tad viņš nāks jums pretī ļoti, ļoti ātri. Un jūs sajutīsiet pavisam savādāku iekšējo dzīves prieku.